Oficiāli deklarētā dzīvesvieta sniedz nevienu drošības sajūtu, bet tā ir obligāta prasība. Nereti cilvēki mēdz piedeklarēties svešos īpašumos, tādējādi cerot gūt labumu. To, vai mūsu dzīvesvietā ir deklarējusies sveša persona, mēs varam uzzināt portālā Latvija.lv. Plašāk par šo tēmu devāmies noskaidrot uz Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldi. Deklarēšanās process ir veidots tā, lai jebkuram Latvijas iedzīvotājam būtu ērti un viegli viņš lietojams. Šis portāls Latvija.lv, piemēram. Līdz ar to jābūt, protams, ir tiesiskam pamatam, lai deklarētos attiecīgajā dzīvesvietā. Tiesiskie pamati ir vairāki – īpašnieku un viņa laulātā drauga vai radinieka tiesības, kā arī īrnieka vai nomnieka tiesības. Bet ko darīt, ja šādu tiesisko pamatu nav? Cik viegli piedeklarēties svešā īpašumā? Tūlīt mēs to noskaidrosim. Patiesībā, lai arī liekas, ka šis process ir ļoti vienkāršs un daļēji viņš arī ir, bet, teiksim, pilnīgi nepazīstamā dzīvesvietā nav iespējams deklarēties, jo ir jānorāda, pieņemsim, īpašnieka nama vārds un uzvārds. Tātad, ja īpašnieks ir jums devis šo atļauju, jūs noteikti arī zināsiet viņa vārdu un uzvārdu, kurš ir jānorāda tajā brīdī, kad jūs deklarāciju veicat. Portālā Latvija.lv pie sadaļas dzīvesvietas deklarācijas iesniegšana norādām pilsētu un ielas nosaukumu. Tālāk mums jānorāda persona, kuru vēlamies deklarēt, kā arī tiesības, ar kurām tā var kandidēt uz šo īpašumu. Jāpiebilst, ka ierakstot cilvēku vārdu, piemēram, Roberts, deklarācija jebkurā gadījumā tiek iegūta. Piedeklarēties svešā īpašumā man prasīja 2 minūtes. Šobrīd es esmu deklarēts Lamnosovu ielā 1, kas ir ielas vidus. Eksperimenta laikā mēs noskaidrojām, ka sistēmā ir daudz būtisku trūkumu. Valsts uzsver saviem pilsoņiem, ka viņi pildīs savu pienākumu un godprātīgi norādīs deklarācijas patieso informāciju par savu dzīvesvietu. Dažkārt cilvēki norāda līgumā, nomas līgumā, kad viņi negrib, lai attiecīgā persona, kas nomā šo līgumu, norādīt to kā deklarēto dzīvesvietas adresi, bet patiesībā tas ir pretiesiski. Ja ir nomas līgums, tad var uzskatīt, ka tas ir tiesisks pamats, lai persona varētu deklarēties šajā dzīvesvietā. Dažkārt cilvēki izmanto šo pakalpojumu savās interesēs, kas ir pretlikumīgas, un deklarējās dzīvesvietās, kas nav viņiem ar tiesisko pamatojumu atļautas. Par šo, protams, var pārliecināties arī katrs sava nama īpašnieks, iesniedzot tādu bezmaksas arī iesniegumu Latvija.lv portālā, lai pārliecinātos, kas tad ir šīs personas, kas ir deklarējušās viņas dzīvesvietā. Ja esam atklājuši blēdi, mums jādodas uz pašvaldību, lai anulētu šīs nepatiesi sniegtās ziņas. Atgādinām, ka administratīvais pārkāpums tas ir, ja šīs ziņas tiek sniegtas nepatiesi, un sods var būt sākot no 70 līdz 500 eiro. Savukārt, ja nedeklarējās persona vispār, tad var iztikt ar tikai brīdinājumu vai arī sodu līdz 300 eiro. Santa Jonāte atgādina, likums paredz to, ka katrai personai ir jābūt sasniedzamai gan ar valsti, gan ar pašvaldību. Tas ir mūsu pašu interesēs. www.latvija.lv, kur var pārliecināties personas deklarētas manā nekustamajā īpašumā, ja nemaldos saucās pakalpojums. Un, protams, aicinām ikvienu personu pārliecināties par to, un tad arī attiecīgi rēģēt, ja ir konstatēts kaut kādas nepatiesas informācijas sniegšanas gadījums. Deklarēšanos var veikt 1 reizi dienā. Līdz ar to, protams, pastāv kaut kāds risks par to, ka ne visi pilsoņi vai nepilsoņi vai Latvijas valsts piederīgie šo pakalpojumu ērtumu izmanto sautīgās interesēs. Tāpēc atgādinām, kad ir šis administratīvais sods, gan par to, ka jūs neesat vispār deklarējis savu dzīvesvietu, gan par to, ka jūs sniedzat nepatiesas ziņas. Sekosim līdzi aktuālai informācijai, lai mēs nekļūtu par krāpnieku upuriem.